Šodien mēs vien varam iedomāties, kā pirms vairākiem gadsimtiem dzīvojuši muižnieki savās graznajās rezidencēs. Ir palikušas liecības un fakti, ko pētnieki turpina kā mozaīku likt kopā. Tomēr, lai cik rūpīgi un precīzi mēģinātu, vienmēr paliks pieņēmumi un neatbildēti jautājumi, par ko vēsture turpina klusēt. Gadsimtiem ejot piedzīvoti postoši kari, mainījušās teritorijas robežas, politiskā iekārta, ekonomiskā situācija un tā līdz arī cilvēku domāšana. Pārdzīvojot pārmaiņas līdz 21. gadsimtam, mums vēl ir saglabāts savulaik te dzīvojošo muižnieku dzimtu kultūrvēsturiskais mantojums, kā unikāla, senlaicīga un trausla pagātnes liecība. Šobrīd tā kļūst par pilsētu un lauka ainavu sastāvdaļu, taču pirmsākumos tieši ap muižām ir veidojušās apdzīvotas teritorijas, jeb tagadējās pilsētas un novadi. Latvijas vēsture nav bijusi saudzīga pret arhitektūras pieminekļiem. Pirmais pasaules karš muižām un pilīm ir būtiska laika robeža līnija, pēc kuras dišciltīgās dzimtas zaudēja savu ietekmi. Latvijas valsts ieguva neatkarību un zeme tika nacionalizēta. Muižnieki devās prom no Latvijas. Viņu rezidences kļuva par valsts īpašumu un ieguva citu pielietojumu. Lielākoties tās pārveidoja skolu vajadzībām. Tālāk nāca Otrais pasaules karš un padomju varas laiks. Muižu ēkas netika novērtētas kā vērtīgs mantojums, kas nododams nākamajām paaudzēm. Tur mēs neko nevaram izdarīt. Ja? Piemēram, ja mēs aizbraucam kaut kur, teiksim, kaut vai Anglijā, viņiem pils saglabājusies 14. gadsimts, pilnīgi viņa tāda ar traukiem, jā, ar tām pašām krāsnīm, ar tām pašiem bezmazliet dīvainiem paklājiem. Bet tad, ja salīdzina šo vēstures gaidu, kā Latvija ir izgājusi, kam? Un kas, piemēram, ir Anglijā tajā brīdī noticis, kur nekas nav noticis, neviens karš. Ja? Tad, protams, ko tad mēs no sava kultūras mantojuma varam gaidīt? Protams, ka viņš būs tāds, kāds viņš uz šo brīdi ir. Ņemot vērā visus padomju laikus, ņemot vērā visus karus, gan pirmo, gan otro, un ņemot vērā viss, kas pēc tam notika, tad arī paliek tas, kas paliek. Un tad mums jāsamierinās. Šobrīd par muižu ēku un parku unikālo vērtības šaubu nav. Tomēr cik dažādas vietas un cilvēki, tik dažādi kultūras pieminekļu saglabāšanas stāsti Latgalē. Vieglāk jau ir paņemt moju uzcelt no jauna. Ja? Tas daudz vienkāršāk lētāk. Bet kaut ko vecu restaurēt, tas ir ļoti darbīgi ilgs process. Tas ir dzīves veids, var sacēt. Man kā pieminekļu speciālistam viennozīmīgi es varu teikt tikai to, ka jāsakārto, protams, jāatjauno. Bet mēs visi atduramies pret to, cik tās naudas ir, tik ir pašvaldībai. Paldies Dievam, ka viņi ir izdarījuši jau tik daudz. Pirms gadiem 3-4 veica šo te konservāciju, dara, ko var, lai saglabātu to, kas ir. Tika pielāpīts jumts, tika aiztaisīti šie te logi, kurus arī jaunieši jau ir palauzuši vaļā. Tad, cerams, ka vismaz tas, kas ir saglabājies, tas tiks saglabāts. Šie ļoti skaisti apgleznojumi. Šeit ir rožu vītnes un vīraka trauki, ziedu vāzes redzamas un jaunavu tēli. Tā kā, ja viņu atrestaurēs pilnībā, tad būs ļoti, ļoti grezna zāle. Varakļānu muižas pilstā ir izcils un agrīns klasicisma stila paraugs Latvijā. Pili muižas īpašniekam grāfam Mihailam Fonderborham projektējis un cēlis itāļu arhitekts Vincenzo Mazzotti. Greznā būve purvainā meža vietā celta laikā no 1783. līdz 1789. gadam. Pils sastāv no 3 fasādēm ar 1 stāvu, 2 stāvu un 3 stāvu jomu. Ēkas garums ir ievērības cienīgs – 100 metri. Vēl šodien pils fasādi rotā grāfu Borhu devīze latīņu valodā. Šeit ir uzraksts Virtūte, Duke, Deo Favente, Comite Fortuna. Latīņu nosaukums skan tā: tikuma vadīti, Dieva labvēlībā, laimē līdznākot. Lūk, ar tādiem skaistiem vārdiem. Grāfs Borgs jau 18. gadsimtā šeit ir dzīvojis savā pilī ar savu lielo ģimeni. Un, mēs turpinām, un droši vien tas Dieva vārds arī mums palīdz.
Pils senākais izskats redzams mākslinieka Napoleona ordes 1875. gada akvarelī. Tur pils attainot ar torni. Šodien neviens vairs nevar pateikt, kopš kura laika un kāds bija iemesls tā pazušanai. Laika gaitā viss mainījies, īpaši ēkas iekšējais interjers. 50. Gadi, kad šeit darbojās vidusskola, un kad pilī tika iznīcinātas visas baltās, skaistās, greznās podiņu krāsnis, kas ir pili apsildījušas, kas ir bijušas no balti glazētiem podiņiem, ar skaistiem ciļņiem un ziedu rotājumiem. Ir bijis ozolkoka parkets pilnīgi visās telpās. Ļoti skaists romveida ozolkoka parkets, kas, diemžēl, nav saglabājies. Un arī podiņu krāsnis nav nevienas. Šobrīd mums ir bleķa 50. gadu apaļas krāsnis, ar kurām mēs cenšamies arī savu pili apsildīt. Bet šīs krāsnes, viņas vienkārši bija vecas palikušas? Grūti spriest. Es domāju, ka arī tajā laikā bija tādi diezgan lieli mantkārīgi cilvēki, kas vēlējās varbūt savās mājās kaut kur kādu greznu podiņu krāsni. Iespējams, ka viņas tika nojauktas un aizvestas, izpārdotas. Arī tāds variants pastāv. Bet varbūt arī viena daļa vienkārši izplēstas, sasistas. Un mums jāsaka, ka no tā visa mums nekas nav palicis pāri. Tomēr savā ziņā Varakļānu muižas pilī ir paveicies. Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros 1997. gadā Varakļānu pils tika iekļautas 100 apdraudētāko Latvijas pīļu sarakstā. Lai glābtu kultūras pieminekli, vietējās pašvaldības vadība nolēma tur izveidot Varakļānu novada muzeju, kas pastāv vēl šodien. Iekārtojot tā telpas pirmajā stāvā zem tapešu aplīmētām un apkrāsotām sienām, atklāti unikāli sienu gleznojumi freskas. Vienkārši remontdarbu laikā, ņemot ar špakteļlāpstiņu lieko to, kas te krita nost, pēkšņi atklājās unikāli 18. gadsimta apgleznojumi. Šī telpa vispār mums jau šobrīd ir tā diezgan plaši atsekta. Esam restaurējuši 4 fragmentiņus, tādām skaistām itāliskām ainavām, tā kā sākotnējā izskatā tas ir bijis. Šie fragmentiņi arī ir vienīgais, ko mēs esam uz šo brīdi restaurējuši. Vienkārši ir nākotnē tāda doma un cerība, ka mēs atradīsim līdzekļus un varēsim arī turpināt šīs zāles restaurāciju. Esat rēķinājuši, cik daudz naudas vajadzētu? 3 gadus atpakaļ vai 4, piedošanu, tas bija apmēram kādi 20 000 vajadzīgi šai telpai. Šobrīd es domāju, ka tas jau būs uz pusi dārgāk. Bez griestu un sienu gleznojumiem pils interjerā no 18. gadsimta ir daļēji saglabājušās kogriezuma tehnikā izpildītas kāpņu margas. Lūk, šie te ornamentālie kogriezumi ir saglabājušies. Mēs nezinām par tiem pakāpieniem īsti, droši vien, kā ir mainīti pakāpieni, bet šīs te, lūk, ir tās skaistās kāpnes. Un tāda paša tipa kāpnes ir bijušas arī centrālajā daļā, jo centrālā daļa ir 3 stāvu joms. Un šīs te kāpnes vīķiņveida ir bijušas līdz pat 3. stāvam centrālajā daļā. Bet, protams, ne tik šauras noteikti. Noteikti bija platākas un izskatījās arī daudz greznākas. Kas ir notika tam? Vienkārši kāpnes skolas laikā tika nonēsātas un to vietā uzlika betona kāpnes. Tas ir viss atkal skolas laikam piemērots, jā. Tālūk. Šeit arī sienā varētu būt kaut kādi zīmējumi? Jā, varētu. Šis te austrumu spārns pilī vēl nav izpētīts, bet par cik arī tajā rietumu spārnā atklājās katrā telpā šie apgleznojumi, tad es domāju, ka arī šeit nav mazāk viņu. Noteikti viņi šeit ir. Te ir tikai darbs. Jo arī tā atsekšana šo te sienu apgleznojumu, tā arī tā maksā naudu. Un to jau arī mēs jebkurš nedrīkstam to veikt. Tas ir arī tikai restaurātoru darbs. Tā kā te būtu ļoti daudz ko darīt restaurātoriem, ja vien mums būtu tie līdzekļi. Pils ir bijusi, sastāvējusi no tādām iegrenām taisnas stūra galerijām. Šeit ir starpsiena, kura vēl mums ir jānojauc. Jo aiz šīs te sienas vēl turpinās šie te unikālie sienu apgleznojumi. Galerija sastāv no 4 logu ailēm. Tātad diezgan gara, apmēram 60 kvadrātmetrus, 55 līdz 60 kvadrātmetriem.
Un visas viņas ir ļoti bijušas skaisti apgleznotas. Arī šeit mums ir remonta darbu laikā tieši tāpat, kad mēs 2000. Gadā šeit arī paplašinājām muzeja telpas. Mēs vienkārši arī nācām ar tām špakteļu lāpstiņām un arī ņēmām nost to, kas jau krita pats pa sevi nost. Un arī atvērās ļoti skaisti un tādi ļoti nozīmīgi sienas apgleznojumi. Kā domā mūsu dažādi pētnieki un novadpētnieki, kad šī telpa ir apgleznota ar grieķu stila rakstu, kas ir grieztu līniju visapkārt, un virs durvīm un virs logiem parādās apļi ar skaistām vītnēm, un apļos ir redzams galvas profils. Doma tāda, ka tie varētu būt grieķu gudrie filosofija. Finanšu līdzekļi nepieciešami neviens sienu gleznojuma restaurācijai, pilsvērienīgās ēkas uzturēšana prasa nemazums līdzekļu. Malku vien mums vajag ziemā 100 kubus. Un tas ir darba spēks. Ziemā mēs apkurinām 14 krāsnis. Un tas ir milzīgs darbs. Tas ir tāds īsts kalpu darbs. Kad jāpienes tā malka pie tām krāsnīm, viņa jāiekurina, viņa jāizrušina, viņa laicīgi jāizšauj, lai būtu tas siltums šeit telpās. Ziemā mums ir vēsāks. Skatos, ir arī pleķis. Kādreiz ir tecējuši griezti vai šobrīd vēl ir tā, kad ir jumts caurums? Jums ir ļoti novecojies un prasa milzīgus līdzekļus. Un mēs tā gatavojamies ziemai un mēs pamazām pielāpam šur tur, kur jau ir jūtami tādi noticējumi. Bet tad vajag jaunu jumti? Jā. Protams, mēs būtu priecīgi, ja atrastos mums kādi sponsori, investori, kas varētu palīdzēt. Neviens jau tā īpaši uz Latgales pusi nevēlās tās muižas pirkt. Arī, jo te tomēr tā apmeklētība nav tāda, kā, teiksim, tur Vidzemes centrā vai arī tur Zemgalē vai Kurzemē. Šīs te Zemgales slepnās skaistās pilis, kas nav tālu no Rīgas. Tur ir liels apmeklējums, tur ļoti daudz ārzemnieki brauc. Protams, mēs labprāt gribētu, ja mums kāds vairāk brauktu, varbūt tie ārzemnieki vai piesaistītos kādi investori bagāti, bet, acīm redzot, uz Latgales pusi īpaši varbūt neviens tā nevēlās, jo nav jau tas apmeklējums tik liels. Ar Borhu dzimtu jau kopš 14. gadsimta saistās arī Prēļu novada vēsture. Tagadējās Prēļu muižas pils būvniecību uzsāka Jozefs Henriks Borgs, Varakļānu muižas īpašnieka vecākais brālis. Pili vēlāk pārbūvēja un paplašināja Jozefa dēls Mihails Borgs. Būvniecības darbi tika pabeigti 19. gadsimta 60. gados. Prēļu pils pārstāv historisma laikmeta arhitektūru un ir viens no spožākajiem neogotikas piemēriem Latvijā. Diemžēl šobrīd pils atrodas kritiskā stāvoklī, laikam ejot tā acīm redzami brūk. Lauksaimniecības skolas laikā līdz 44. gadām pils tika uzturēta kārtībā tika uzturēts arī parks. Pēc tam šeit bija Prēļu pirmā vidusskola. Un arī skolas laikā, protams, ka tika uzturēta kārtība atbilstoši skolas prasībām gan pils, gan parks. Tad tika uzbūvēta jauna, tām laikam moderna skolas ēka. Protams, ka pilī nebija ne ūdensvads, ne kanalizācija, ne apkures sistēma, līdz ar to tika skolai izmantot šī jaunā, modernā uzbūvētā ēka ar centrālu apkuri. Un pilī bija dažādas iestādes pēc tam atradās, gan šūšanas firma, gan pionieru nams vai pils, kā viņa pils īsti mūs nebija, mums bija pionieru nams, bija sporta klubs šeit atradās, un tad tā nelaime bija, ka 1979. gada ziemā pilī izcēlās ugunsgrēks, un bija arī ļoti liels augstums ārā, un ziemas laikā pils tika dzēsta un salieta, izdedzis bija jumts, un tā kopš šī 1979. gada īsti arī mēs savu pili nevaram atjaunot. Prēļu muižas kompleksu veido pils, kapela, vārtsargu namiņš, stāļi, 3 vārti un 41 hektāru lielais romantiskais ainavu parks, no kura kādus 13 hektārus aizņem parka dīķi un kanāli. Cik var spriest, protams, ziņas ir ļoti fragmentāras, niecīgas, bet parks ir bijis ļoti skaists. Tas bija viens no skaistākajiem 19. gadsimtā romantiskajiem ainavu parkiem Latvijā.
šie te skaistā kanāla sistēma un visi tiltiņi, kas ir bijuši, viss ir vienotā ansamblī veidots ar tātad no ķieģeļiem mūrēti tiltiņi ar tornīšiem. Un, protams, kanāli tīri un tā bija mužnieku tāda jaukāka atpūta vasarā ar laiviņām braukt pa šiem kanāliem. Kanāla malas esot bijušas rotāts gan ar kokā grieztām skulptūrām, gan arī puķu torņiem dažādiem. Daudz rozes ir augušas parka teritorijām. Protams, arī visi koki tie bija arī mākslīgi veidot stādījumi. Pils mūžas kompleksā šobrīd atjaunots un tiek izmantots vārtsarga namiņš, kur atrodas Prēļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja keramikas ekspozīcija. Tāpat izdevies restaurēt kapelu. Arī tā savā laikā piedzīvojusi postažu un laupīšanu. Šīs te virszemes stāvs bija kā lūkšana nams un apakšā pagrabstāvā bija ierīkotas mužnieku borhu kapenes. Un tad 1919. gadā, kad uz īsu brīdi Preļos nodibinās padomu vara, tad jau tika šīs te kapenes demolētas. Un, protams, ka tas, ko tur meklē, bija mužnieku bagātības. Un droši vien, ka tur arī kaut ko viņi atrada. Pēc padomju okupācijas 40. gadā kapelā tika ierīkotas noliktavas lauksaimniecības, un patiesībā kapela pamazām gāja bojā. Tecē arī jumts, grīdā bija caurums un visa šmuce, kas tikai vien bija, tika mesta caur šo izpūšo grīdu, tātad uz pagrabstāvu uz mužnieku borhu kapenēm. Un tad 1991. gadā atkal pēc tam, kad mēs atgūstam neatkarību, arī atgūst īpašuma tiesības atjauno uz kapelu Romas katoļu draudze. Un tad, man liekas, jāmin divi cilvēki. Tas ir mūsu draugs dekāns Jānis Stepiņš un arī jau aizsaulē aizgājušas Jānis Eglīts, kuri tad ļoti turēja rūpi par šīs te kapelas atjaunošanu. Un tā 2006. gadā kapela tika atjaunota un septembrī arī atklāta. 2007. un 2008. gadā Prēļu mūžas kapelas pagrabstāvā tika veikti arheoloģiskās izpētes darbi, kura rezultātā iegūtas agrāk nezināmas liecības par pagrabstāvu plānojumu un apbedījumiem. Mužnieku borhu apbedījumus mēs atradām uzmestus tur augšā, un tas, kas tur pašā centrā pārsaktās, tur arī tāds sajaukts apbedījums bija, bet varētu būt, kā arī Antonija Vilcāna domā, ka tie, kas meklē šeit tos dārgumus, bija jau aizrakušies tajās kapenēs līdz pilsoņu kapiem. Un tad te bija vēl viens zargs, kur atradām apzeltītu krustiņu, kā Antonija Vilcāna to nosauc par jezuītu apbedījumu, varētu būt, jo mužnieki borhi arī šeit jezuītus aicināja, viņi sludināja ticību. Mūsu Jozefs Henriks Borgs bija Maltas ordeņa komandors, un viņa nesā, viņa apbedīti tika šajos te Maltas ordeņa mundieros. Un tāda mundiera priekšpuse vai fragmentu mēs arī atradām, un pateicoties Kultūra Kapitāla fonda atbalstam, tas ir restaurēts. Un no mužnieca apbedījuma mēs atradām brūnu zīda aubīti, un arī nedaudz bojāt, un kleitas piedurknes fragmentiņu, tā ka mēs konstatējam. Par kapu plāksnēm. Kapu plāksnes mēs cerējām atrast, bet neatradām. Divas sadauzītas tur ir redzamas, ja, bet ne uz vienas no tām nav mužnieks borgs. Saglabāt lielāko borhu dzimtes atstāto mantojumu Prēļu novada pašvaldībai nav viegli. Ir bijušas ieceres un mēģinājumi pili atjaunot, tomēr līdz šim neveiksmīgi. Es zinu, kad sākās atmoda. Tad arī bija uzņēmīgs cilvēks Arkādijs Višņevskis, mūsu tautas fronts līderis, kurš ar te bija iesācis darbus un ar tādu lielu cerību, ka kaut ko darīs, bet arī tas beidzās neveiksmīgi. Šobrīd ir protams, mums ir izstrādāts nopietnas projekts pils atjaunošanai, bet šodien tas viss ir līdzekļi, un tie nav 10 000, tie jau ir miljoni. Pili mēs laikam sākām diezgan aktīvi 2004. gadā, kad bija pirmais Eiropas tāds savienības projekts šī jomā Fāri 2000, kad tika izstrādāts Prēļu pils un parka rekonstrukcijas projekts. Tā ideja mums bija ļoti jauka un likās, kad tūliņ viss notiksies, ja, kad tiešām visam parkam un visai pilī un blakus esošajām visām ēkām tika izstrādāts šis tehniskais projektiņš, bet diemžēl laika mainījās. Patreiz burtiski arī ir sācies projekts, tas ir Igaunija, Latvija, Krievija, kad tiks izstrādāts tehniskais projekts visu Prēļu parka kanālu un dīķu rekonstrukcijai, jo, kā redzat, tā situācija ir tāda, ka viņi
jāsaka, ir aizauguši un netīri ir kaut kur pazuduši šī dabīgā caurtece, un tāpēc tiek veikta uzmērīšana tāda precīza, un tad tiks veikts arī viss šis tehniskais projekts, un tad mēs ļoti ceram arī tālāk sniegt tieši uz visas šīs ūdens sistēmas, tātad attīrīšanu un rekonstrukciju. Mūsu pienākums kā pilsētnieku ir rūpēties, lai te ir sakoptība, lai te nemētājas čipšu pakas, papīri, tukšas pudeles. Sākotnēji, tad, kad mēs sākām vadīt šīs te organizētās ekskursijas, man ļoti daudzi prēlieši teica, ko tu šeit vispār rādi, taču nekā nav, jo ikdienā it kā staigājot tam garām, tas viss nonivelējas. Tu nenovērtē to, kas tev pieder, un ja par to vēl neviens nerunā un nestāsta, tad ir rezultāts tāds, kā ir. Tīri tāda attieksmes maiņa, kas tomēr ir galvenais. Un arī ir darbi, kuri no īpašnieka savā ziņā neprasa nekādus lielus ieguldījumus, kurus varētu paveikt arī bez finansiālajiem ieguldījumiem, kaut vai tā pati konservācija, drūpošo mūru aizsardzība pret nokrišņu nelabvēlīgu attieksmi, logu durvju aizvēršana, lai neiekļūtu iekšā nepiedarošas personas un nedemolētu kultūras mantojumu. Kā arī varbūt palīdzības lūkšana kaut kur apkārt, ka palīdziet ar padomu, iesakiet kaut ko. Galvenais ir nenolaist rokas un nemēģināt darīt kaut ko nepareizi. Mēs tikai atveram tad, kad rādam freskas, jā? Citai ievērojamai muižnieku dzimtai Plāteriem no 18. gadsimta vides līdz 20. gadsimta 20. gadiem piederēja Krāslavas pils. Jaunā pils uzsākta būvēt ap 1765. gadu Konstantīna Ludviga Plātera laikā un pabeigta 1791. gadā, kad pilī saimniekoja Augusts Hiacins Plāters. Pa kreisi, ko tagad muzejs, tā bija saimniecības ēka, tur bija virtuve, pirts, tie bija staļļi, divstāvēka, tā ir pārvaldnieka, un šie arī sarkanā, tā ir, it kā ir dārznieka māja, tā saucamā, jā, tāpēc, ka, bet tur, protams, bija arī pagrabi, glabāja dārzeņus augļus, sienu, un, jo blakus šai dārznieka māja bija arī oranžerejas, kuras faktiski bija vēl pieejamas un redzamas līdz 70. gadu sākumam, jo Plāteru laikā tajās audzēja citrus augus. Bija karstā gaisa apkure pa tiem dūmvadiem, jā, un tās oranžerejas tika apkurinātas. Nevar teikt, ka viņi tur eksportēja uz ārzemēm, bet savām vajadzībām lietoja. Un tur priekšā, kur ir tagad pamatskola, tas bija muižas teritorija, tur bija fazānu audzētava. 19. gadsimta vidū Plāteri iekārtoja fazānu audzētavu. Bija paaicināts speciāls fazānmeistars, cilvēks, kurš nodarbojas ar fazānu audzēšanu no Vācijas, un bija apmēram 500 šo putnu. Viņi tika izmantoti tādām, atpūtai, jo Plāteri rīkoja tad medības, palaižot brīvību un medīja. Pils sākotnēji būvēta baroka stilā, taču 19. gadsimta sākumā tā tiek pārveidota pēc klasicisma kanoniem. Remontdarba laikā grāfi Plāteri aizklāja sienu gleznojumus, kas atklāti vien 1984. gadā, kad no pils tiek pārcelta skola un telpas bija paredzētas pārbūvēt muzeja vajadzībām. 23. gadā šeit iekārtoja ģimnāziju, tad mainīja plānojumu, gaitiņi, klases, viss, par tām freskām neviens nezināja. Piemēram, mūsu baznīcā ir zem katra altāra, ir 11, man liekas, altāri, zem katra ir freska ideālā stāvoklī. Bet 19. gadsimta sākumā, godīgi sakot, tas sakrīt arī ar pils pārbūvniecību. Jā, tas laikam, tie Plāteri pieaicināja tos arhitektus droši vien, jau kaut kādus citus, ja, uzlikti altāri virsū. Ja, uzlikti altāri, koka konstrukcija un tad tur apmests, krāsots, ja, un tā freska ir aizsekta. Tad tām freskām bija kaut kāda problēma. Viņi nezināja, ko ar viņu darīt. Viņas bija noputējušas, viņas bija novecojušas, viņas varbūt tur bija daļa kaut kāda zudusi, viņi nezināja, kā viņu atjaunot. Un viņi tad atrada vienkārši risinājumu to visu aizsekt. Droši vien, ka pilī arī tas pats bija. Apmetā, pārkrāsoja un uztaisīja jaunas telpas skaistas, un risinājums bija atrasts. Tas ir 18. gadsimta vidus šie gleznojumi ir tapuši, ja. Iespējams, ka autors ir Filippo Castaldi, itāļu gleznotājs, kas strādājis Krāslavā, viņš apgleznojis ir arī baznīcu. Iespējams, ka šos darbus veicis arī tas pats mākslinieks.
Nu, kādreiz, protams, kad tas viss izskatījās tieši tāpat, kā tas ir Rundālē. Droši vien. Pat mākslas zinātnieki pieļauj tādu varbūtību, ka šī pils ir bijusi daudz greznāka, jo viņa ir bijusi apdzīvota. Rundāle nekad nav bijusi apdzīvota. Šajā pilī visu laiku dzīvoja muižnieki, grāfi, un tad te arī uzturējās tauta, un tad viņa katru dienu tika izmantota. Krāslavas pilī veicot remontdarbu strādnieki arī uz griestiem pamanīja līdzīgus gleznojumus kā uz sienām, taču, lai darbi ritētu ātrāk uz priekšu, viņi noklusējot griestus aizklāja. 84. gadā, kad atbrauca un konstatēja Vasiljevs šos zīmējumus, jau bija uzlikti šie pārsegumi un bija jau 3. stāvs. Viņi toreiz nebija pieminekļu aizsardzības tādas, kura sekotu. Kaut gan to projektu izstrādēja kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantoris. Viņam kādam varbūt vajadzēja sekot. Grūti pateikt, bet celtnieki noklusēja. Ja? Tikai paziņoja pēc tam jau post factum, pēc visam notikušā. Vai ne? Tā kā var iedomāties tikai kādas vērtības. To neuzinās neviens vairs. Jā. Nē, viņas, protams, ir atjaunojumi, bet tas jau vairs nebūs tas. Tas vairs nebūs tas. Atklātie sienu gleznojumi paredzētos darbus aizkavēja, jo tos nācās pārplānot. Tad nāca atmodas gadi, Latvija atguva neatkarību. Finansējums pils glābšanai bija jāmeklē no jauna. Krāslavieši cerībā uz finansiālu palīdzību devās pat uz Spāniju pie pils mantinieces. Doma bija tāda, ka apvienot spēkus, gan novada domas, teiksim, ekonomiskās iespējas, ja? Naudas plūsmu markīzes un kaut kā šo pili glābt, atjaunot. Tas mums neizdevās, sarakste turpinājās vairākus gadus, bet ne pie kādiem rezultātiem viņa nenoveda. Pēc tam jau, kad sarakste beidzās un pagāja laiks, vismaz es sapratu, ka šī markīze Marija Fuentes Bustiljo vienkārši gribēja iegūt šo īpašumu, ja tas viņa izdotos, atgūt kā mantiniece pēc testamenta un vienkārši nopelnīt zināmu naudu. Ja? Jo tad, kad mēs atradāmies Spānijā, runādami ar konsulu Bērziņa kungu, viņš zināja stāstīt, ka šī markīziņa nav bagāta sieviete, ja? Un, teiksim, cerēt uz viņas kaut kādu ieguldījumu no šī pils un pils kompleksa attīstība, saglabāšana vienkārši nav iespējams. Šobrīd pašvaldība pils un parka kompleksu mēģina atjaunot paši saviem spēkiem. Tiek rakstīti projekti, lai darbiem varētu piesaistīt Eiropas finansējumu. Drīzumā tiks uzsākta pils pārvaldnieka ēkas atjaunošana, izveidojot tur turisma, informācijas un kulinārā mantojuma centru. Jāteic, ja darbi nebūtu plānot, iespējams vēl vienu ziemu pārvaldnieka ēka neizturētu. Tiekoties Latvijas Piļamūžu asociācijā, kādreiz sasveicinoties, sakām, sveiki bēdu brāļi, ja? Jo tā jau ir, tas skaistums ir liels un tā kultūras vērtība, bagātība, jā, bet, protams, darba šeit ir ļoti daudz. Pagaidām lielais jautājums ir, ko tad darīt vispār ar pili, ko tur varētu ielikt iekšā, jo viesnīca tas nav, mēs esam pat tālu, lai mums tur brauktu un bari turistu, lai nakšņotu mūzejam. Tās ir ļoti liels apsaimniekošanas izmaksas. Tas vēl ir procesā, šis jautājums nav atrisināts, tāpēc uz šobrīd varbūt tas uzstādījums ir tāds domāt par mazākajām ēkām, kas ir tā kā saimnieciskās ēkas, iedzīvināt šīs ēkas un pagaidām, lai ir šī pils kā konfekta ar tukšu vidu. Ja kaut kādus mēs startējam Eiropas Savienības projektos, noteikts neliels valsts līdzfinansējums parasti ir. Ir maziņās, kas ir kultūras pieminekļu glābšanas programmas, bet tur tās summas ir ļoti, ļoti mazas, lai varētu kaut ko tā nopietni iesākt. Šobrīd Eiropas Savienības fondu tādā apritē, nosacīti būs neliels pieklusums, jo, kā jūs zināt, mainās šie plānošanas periodi, kad iepriekšējais ir naudiņa izsmelta un tagad jāplāno nākošo gadu periodu, un tur nav tādas lielas naudas, nav tā kā ieplānotas.
Rakstot projektus un ieguldot privātos līdzekļus tiek atjaunota Arendoles muiža, savulaik dēvēta par Randauku. Arendoles muiža atrodas gleznainā vietā Vārkavas novada Roškalnu pagasta Dubnas upes krastā. Vēstures avotos muiža minēta 16. gadsimtā. Latgales muiža arhitektūrā Arendoles pils apbūves komplekss izceļas ar greznību un saudabību. Centrā atrodas kungu nams, kas veidots kā medību un atpūtas vieta, sastāv no 2 daļām, vecās un jaunās. 19. gadsimta beigās pībūvēja šito turni apvieno arhitektoniski to muižas kompleksu tā kā viena. Izskatos kā viena muiža, bet faktiski tā divējas muižas. Tas turns kūpā kaut kā tā porīt tā kā, nakrēt acīs, ka te ir 2 ākas, dažāda augstumā, dažādiem lūgiem, dažādiem grīstim un tam līdzīgi. Un te uz turni arī sazaglobojies ir barona Zīberga gerbūni, Ilūkstis. Baronam Zībergam bija vienīgo meita Izabela, kur apsaprecēja Kroslavas grāfu Plātaru Mihalu, un 1803. gadā cars Aleksandrs I atļovē izveidot jaunu dzimtu Plātaru Zībergu dzimtu. Mēs pazalājāmies pie restaurācijas darbiem 2. stovā, attaisot vienu aizbūvētu tādu kambari, atradam plāksnēti. Un uz plāksnētis ir poļu valodā uzrakstīts, ka itū vītu pabeidza remontēt Andžejs Rurāns poliski uzrakstīts. Meistari, acīm redzot, bija no Varšavas, vēl no kaut kurienes paaicināti. Vienkāršus darbus, acīm redzot, tāpat vītēji kā ģolgoti, bet tādus sarežģītus darbus āderēšanas, domāju, no Varšavas bija meistari. Kad mēs muižu nopirkam, uz jos bija milzīgs uzuls uzkrits, un praktiski veci īpašnieki sacīja, ka ir nojaucama, bet mēs tur pazakonsultējāmies, parunām un dabām arī naudani un uzlikam šindeļu jumtu. Arī norestaurējām lūgus, jaunā ielikam arī tādus pašus, kādus bija, un praktiski mēs tagad šobrīd īkonservēt, tad tur bija kolpim dzīvokļi. Tad jau tomā laikā, tad 19. gadsimta beigā, muižas strodniekiem bija 2 stobu dzīvokļieši, katram īdoti atsevišķi. Un muižā būt par strodnieku bija liela privilegija, jo tur bija vieglāks darbs. Jo sazdņas svādi nebija, nastrodo, jo muižas vagars arī, porvaldnieks brevdīna bija, strodoju, pie saimnieka, kaut kur par strodnieku. Saimnieks raizi strodāja uz lauka, raizi, un nav varēja slinkot. Muižā tomēr tā kā kolhozā apmēram bija, ka tomēr var arī, un arī, tie lūpi, tie muižas strodniekiem, tur bija milzīgi staļļi ar iekšējo pogomu, arī atļovēja vienu tur gūvi, katram turēt tur cilku, tur vēl kaut ko uz muižas riekina praktiski, un tā kā tie situēti bija tie muižas strodnieki. Muižā kopš 2000. gada saimnieko Arvīts Turlejs. 13 gadu laikā ar neatlaidību un pacietību ir panākts daudz. Ir veikta muižas vēstures izpēte, nams nostiprināts, turpinās telpu restaurācija, tāpat tiek meklētas un iegādātas tā laika autentiskās mēbeles. Arvīts Latgalē ir spilgts apliecinājums tam, kā atjaunot muižu ir sarežģīti, bet ne neiespējami. Šitie mēs atcerunāmies muižas tādā vidējā telpā Gaitenī, kur augšā ir virsgaisma, lai izgaismotu šito telpu, lai gaisma par to, ka te lūgu nav. Un te ir kopnis uz 2. stovu. 2. stovā dzīvo muižas apkalpojušies personāls, sulains, ekonoms, nelielas uztabenis bija. Un šitie ir grāfīnis guļamistaba bija, blakus grāfam guļamistabas, no kurienes bija ieri uz kabinetu. Atsevišķas guļamistabas. Atsevišķas, jā, un starpā tādas mazas durtenis bija. Šitie mēs atrunāmies muižas salonā, kur tā cīmeņus pieejami, sēdā pie golda. Šitie te lustra ir no Pīneņa muižas grāfīņai buduārs, sīvītis uztaba saucamo. Mēs projektā arī tāda rozā krosos bijis. Un, kad mēs atguvām šitie greidas uzpornā, bija iekritusi iekšā pograbā. Un sīnam apmatums bija nokrits un biedīgs stāvoklis. Šobrīd mēs uztaisīt līdz boltai apdarē, tā saucamie. Te arī ir grāfa Plātera Zīberga vitrīna, kura vēl arī nav restaurēta. Cerams, ka mēs kaut kā sarunāsim ar Iezekļas mākslas studiju skolu, ka izdosies mēs jau restaurēt.
Tātad šitie bija durvis uz nekurīni tamā laikā. Nebija neko, kas atgoja. Un tad mēs pēc tom poros verandu paraugiem mēs uztaisām šito verandu pilnīgi no jauna, kādēļ varētu būt mūsu laikos. Šitie arī ir grāfa Blātera Zīberga atpūtas stilreits, kurš sazaglabājas līdz mūždīnam arī atpirkam no bijušiem īpašniekiem. Tur vēl viens līvenīts ir, ar dekoratīviem kolumiem, un es biju sabrucis pilnībā, tie akmeni bija izkrituši, un mēs jau savedām daudz maz kortībā, un vēl tie vīna vāzeri jau uzbūvēja no jauna, jo vienkārši norauta, noblāsta nost. Kā vārdā jūs arī iegādājāties un kļuvāt par īpašnieku? Es laikam esmu porāk liels optimists. Ja šobrīd vajadzētu darāt, es laikam būtu atsatiecies to darāt, jo tiešām, bet man tāds optimisms ir, es zinu, ka cilvēks var daudz izdarāt, ja grib, var ļoti daudz izdarāt. Ģimenī man arī projektus raksta dzīves biedre un meita, un dāli izamocējās par restauratoriem. Kā es saku, tas ir tā aizgos tie ģimenes līta. Mierkis arī, jo tas ir tu mūžu būvieši, ir mūsu senči, un tas viss ir nopūstēts, un gribējās to kaut kādā veidā grīzt atpakaļ. Kaut vai vienu mazu tādu vītu Latgalī, kur būtu redzams, kā cilvēki dzīvo mūsu laikos. Mūžas laikā deju zāļa, bet školas laikā bija 3 daļos pordalīta. Tur augšā bija virsgaisma virs koridora, un tie stikli bija laida cauri ūdeni, un bija grīsti bija īkrituši tie. Un tagad mēs to aiztaisām cauram, un tagad varbūt kā paprasāsim pieminekļu inspekciju vai kā nokušu gadu gribam šito telpu paņemt korteigus krosotājus, daļkrosotājus un uztaisāt tādu, kāda bija te mūsu laikos. Tie mūži ir kā dieva struktūra, jo te ir kūks, gan kīģeli, un ja ir liels apjums, un visu laiku notiek kustība tādā kā vieškat papauši un, teiksim, turnī. Tur vierodē tos īrūsies, pazagrīžās, mežā, tamā parkā pūcis klīts, un zīmes naktī tie ir diezgan tā dīvaini. Un, teiksim, ka pilnīgs klusums ir, tad visu laiku, un tamā klusumā dzied kaut kādus trūkšņus, kaut kas, sevišķi, ka sols ir, tā kā staigoja līkas, ka durvis kaut kur atseverās, varbūt, un tāds kaut kāds tā kā porskarīna pa bieniņiem un tādā, bet, teiksim, ka labi zini, ka tomēr tas ir te viens un nekādu tur čortu, īstenībā laikam nav. Arvīts šobrīd gan dzīvo mužā, gan paralēli veic tajā restaurācijas darbus, tāpēc droši var teikt, viņš iet gulēt un mostas ar domu, kā piesaistīt līdzekļus darbu veikšanai. Viņa mērķis mužas vecajā daļā izveidot Latgales vēstures muzeju, savukārt jaunajā ekspozīcija ar autentisko interjeru no grāfu laikiem. Ja par valsti pašvaldību runāsim, es būtu priecīgs, ka viņi netraucētu. Arī tas būtu daudz, bet, teiksim, pagošā gadā uzlika nodokļi nekustamā īpašuma, lai gan likums par nekustamā īpašuma nodokļi skaidri gaiši pasaka, ka nekustamies īpašums, kurš ir valsts kultūras nozīmes atbrīvojums nekustamā īpašuma. Man vajadzēja ilgi cīnīties, rakstīt viestulis, kamēr noņēma to nodokļu maksāšanu. Tā kā narunājam mums par atbalstu, ka tik netraucētu mēs ar kultūra kapitāla fonda palīdzību, ar pieminekļu inspekciju kaut kā pamazam, es domāju, ka mēs tiksim golā, jau mēs redzam to gaismu kaut kādu jau uz priekšu, jo līdz Baltajai apdarē jau ir tikts un nemaz tik slikti nav. Muižu kompleksa ēku saglabāšana un atjaunošana te nevajadzētu būt vien dažu entuziastu vēlmei, bet gan valsts un visas sabiedrības nostājai. Ir darbi, ko nevar izdarīt bez finanšu līdzekļiem, bet ir darbi, kuri paveicami bez miljoniem. Tiem vajadzīgs vien gribas spēks. Kultūras pieminekļi tā nav tikai nostalģija par pagātni. Kultūras pieminekļi tā tomēr ir mūsu nācijas, mūsu tautas tāda kā lepnuma deva. Ar tiem mums ir jālepojas un mums visiem, visai sabiedrībai kopumā ir jārūpējas par kultūras mantojumu. Mēs kā inspektori varam lūgt īpašnieku, lūdzu sargājiet savu kultūras mantojumu.
Mēs tikai to varam, jā. Nē, mēs, protams, mums ir sankcijas, bet mūsu sankcijas jau arī viņas varbūt nedos to rezultātu tādu pozitīvu, kad, ja mēs tur sodīsim to cilvēku, viņš rīt atjaunos to savu kultūras mantojumu. Neatjaunos viņš viņu. Ja? Tikai ar sapratni, ar sarunām, ja ir iespēja arī kāda finansiāla palīdzība, kaut viņa tur neliela varbūt, bet mēs cenšamies kaut kādā veidā to cilvēku ieinteresēt, ka saglabājiet viņu šo mantojumu. Jo tas būs svarīgs ne tikai jums, bet tas būs svarīgs arī tiem, kas būs pēc jums. Un tā varbūt Latvijai būs vienīgā tāda bagātība, ko mēs varēsim atstāt nākošām paudzēm, kuras nāks.